Es biju tādā šokā. Man skatīties kamerā vai uz tevi? Kā tev sauc? Man sauc Andrzejs. Un cik tev ir gadi? 12. 20? 12. Какое тебе имя? Александр, Александр, сколько тебе лет? 14. Petrs. Pēters, cik tev gadi, Pēter? Man ir 12. Kas bija pirmā doma, kad uzzināji, ka tiksi braukt ar īstu drifta auto? Es biju tādā šokā. Es gluži neticēju, jo man nav tik labas prasmes, bet izrādās, ka Man bija ļoti lielas emocijas. Es ļoti gribēju tikt uz šejien. Tu esi braucis ar drift traikiem? jā, Cik reizes? kāds 10. Ну, больше 20 точно. Vai simulators var tev sagatavot īstam driftam? Es teiktu, jā, bet uz mašīnu būs tev lielāks spriedzi nekā uz pašu to simulātoru. Ну да, может. Да? A ты готов? Ну да. Nu, ko sāksim drift skolu ar Wolf traikiem? Tātad pamatprincips ir, protams, brauksiet ar traiku, sāks jums slīdēt aizmugure ārā, un tad neatlaižam gāzi un griežam stūri pretējā virzienā, un tad viss notiksies. Izbrauksiet 3 apļus, skatīšos jūs vēroši, tad izrunāsim jūsu kļūdas un pie tā jūs piestrādāsiet. Šobrīd man aiz muguras jūs redzat, kā drifto top trīnieks, kuri no drift simulātora tiek nākamajā kārtā, kur viņi varēs sēsties pie īsta drifta auto stūres. Šobrīd viņi trenējās ar Wolf traikiem, lai iegūtu fiziskās maņas un sajustu realistiski, kā jutīsies mašīna, ejot Sānis klīkumā. Redzamās kļūdas diezgan bieži no jums kāds vismaz izslīd. Un otrais, ko es vēl pamanīju, jums īsti katram ir savādāk trajektorija, nav tā kā vajadzētu, lai varētu izbraukt pilnīgi visas baltās kastes. Ļausim tai stūrei tā kā brīvāk justies. Nebūsim paši tik iespringuši, slīdējāt līkumā, ātri nepargriezāt pretējā virzienā stūri, līdz ar to atmetāties. Un salīdzinājums šeit ir ar mašīnu. Tāpat notikt ar to, ja jūs izdomāt par vēlu griezt stūri. Tātad drift traiki nav viss, bet liela būtība arī ir simulātori. Paliela ātrums šajā likumā. Un kopš pirmās reizes, kad es viņus visus šeit redzēju, viņi tik labi, man liekas, nebrauc. Kas tev pārsteidz visvairāk šodien no treniņiem? Kad diezgan ātri man gāja tajos līkumos. Что управление на симуляторе стало резко другим и сложным. Cik bieži tu nāks tagad trenēties šeit? Katru dienu. Un ko tu vēlētos uzlabot uz nākamajiem treniņiem? Precizitāte ar traikiem un arī uz simulātoru. Es gribu uzlabot, tā kā turēt vienā vietā to drift traiku. Šeit mērķis mums ir viens – ierasties pie īsta drifta auto stūres pēc iespējas gatavākiem. Un šo mēs arī realizēsim.